šeit nogaida Daugaviņu. Daugaviņš. Ietruzguma zonā Daugaviņš laužās uz vārtiem. Mēģināja saspēlēties. Mēģinājis vārti! Robins! Kristians Robins! Tā ir nirvāna! Latvijas izlase iegūst bronzas medaļas! Fantastiski! Kaut kas nereāls! Kaut kas neticams! Kaut kas neticams ir noticis Tamperē! Man trūkst vārdu! Fantastiski! Vienkārši apbrīnojami! Kristians Rubīns, uzvaras vārtu autors. Rubīns guva 3. vārtus, izlīdzināja rezultātu un gūst arī uzvaras vārtus. Precīzs metiens vārtu augšējā stūrī un bronzas medaļas ir Latvijai. Daugaviņš lauzās uz vārtu priekšu, Rubīns ar precīzu metienu noslēdz uzbrukumu. Herbert, tu esi spēlējis ļoti daudzos pasaules čempionātos. Kāds tev sajūtas ir? Vienkārši, es jau teicu, man trūkst vārdu, vienkārši fenomenāli redzēt čaļus uz laukumu, kur atdevuši visus spēkus un tiek beidzot atalgoti. Esam spēlējuši vairākas reizes ceturtdaļfinālā, pusfināls mums bija vēl nesasniedzami augstumi. Un beidzot esam nedaudz arī ar laimes palīdzību, bet to neviens nejautā, ieguvuši bronzas medaļas. Un tie ir mūsu varoņi, Latvijas hokeja izlases spēlētāji. Visa komanda, ne tikai spēlētāji, arī treneri, apkalpojošais personāls. Liels darbs bija ielikts arī sagatavošanās posmā. Un tas tiek atalgots ar bronzas godalgām. Jā, šeit Tamperē arī. Šķiet neviens līdzjutējs nav viens pats. Ir latviešu apskāvienos